Topošais tēvs izbauda vakaru pilsētā, bet viņš vairs neatgriezīsies mājās. Čalis ir bez samaņas. Čalis ir bez samaņas, šīs puisis un šīs puisis. Visi sāka kautiņu šeit, un tad mums nācās izsaukt policiju, lai viņus izvestu. Mēs bijām tikuši ar to galā, un tad viņi atgriezās. Mēs analizējam, kā viens vienīgs sitiens izraisīja letālas sekas. Lūdzu, meiteni! Es tevi tur redzu. Kā? Vai tu atbildēsi uz dažiem maniem jautājumiem? Nē, labi. Šis ir Law & Crime, ko piedāvā Law & Crime. Es esmu Elizabete Milnere. Šī ir lieta, kuru mēs pirmo reizi izcēlām raidījumā Inside the Crime pagājušā gada oktobrī. Jūs varētu atcerēties šo gadījumu. Tika arestēta 5 cilvēku grupa, taču tikai viens tika apsūdzēts slepkavībā pēc tam, kad policija paziņoja, ka viņš negaidīti iesita upurim kautiņā bārā. Un mēs esam ieguvuši ķermeņa kameras video, kas parāda notikušās sekas. Ir 2025. gada 11. oktobris. Mēs atrodamies Skotsdeilā, Arizonā. Ir 2:20 naktī, kad Skotsdeilas policijas departamenta darbinieki reaģēja uz izsaukumu bārā ar nosaukumu Paddy's First Avenue Lounge. Un uz ietves guļ bezsamaņā esošs vīrietis. Čalis ir nokauts, čalis ir nokauts. Šis čalis un šis čalis visi sāka kautiņu šeit iekšā, un tad mēs izsaucām policiju, lai viņus izvestu. Mēs to bijām atrisinājuši. Un tad viņi atgriezās. 6. Vai man vajag vēl ekipāžus? Izstāstās, ka kāds tika piekauts. Šeit ir daudz cilvēku. Mums vajag, lai policija atbrauc šurp. Tev nav tik nopietni jāuztver policija. Man tikko bija vēl 2 citi. Tā tas izskatās diezgan smuki un tā. Es domāju, ka tas būs saistīts ar tiem 2 cilvēkiem, kuri mums bija aizmugurējā alejā ar LA Dodgers cepuriem. Atšot. Ņujorkas Tehno nav nevienas bandas. Mēs esam Ņujorkas Tehno. Tagad mēs ejam prom. Hei, vecī, vai var vienkārši apsēsties? Apsēdies. Tu neesi labs cilvēks. Hei! Apsēdies. Ko tu dari? Tiesīgi pie mašīnas, man draugi. Esmu gatavs. Tas nav labi. Tas nav labi. Skotsdeilas policija identificēja upuri kā Tomasu Pitotolu, bet izskatās, ka Tomas nav zaudējis samaņu. Izskatās arī, ka viņš neelpo. Viņi vispār nereaģēja. Es nezinu. Hei, es tev teicu, ka kāds to izdarīs. Neņem to. Nē, tas ir labs stāsts. Bro. Tas ir labs stāsts, bro. Jums visiem labāk būtu. Nē, labāk ejiet atpakaļ uz cīņu. Jūs visi esat slikti. Jūs visi esat tur ārā, ugunī. Jā, paskatieties uz šo. Čavī. Tu nav nekā nav. Viņš ir bez samaņas. Jā, es zinu. Nav ne jausmas, bet mums vajag steidzam ugunsdzēsēju izsaukumu. Vai viņš ir īsts? Jā. Vai mums vajadzētu sākt to darīt? Es viņu ielaidu iekšā. Sirds masāža un ļauj. Man palīdzēt. Šeit. Sajiet. Progresu. Ļauj man palīdzēt. Šeit ārā. Es nezinu. Cik ilgi viņš bija bez samaņas? Es nezinu. Cik ilgi tu esi šeit? 2 gadi. Es nezinu. Es nezinu, jā, tu grāsies. Spiediens ir tiešām liels. Jā. Sāk tiešraidi. Nezinu. Turpin droši. Drīz pēc tam, kad ierodas ātrā palīdzība, policisti pievērš uzmanību izmeklēšanai. Pēc sarunām ar lieciniekiem viņi uzzina, ka bāra stāvvietā izcēlās milzīga kautīša. Mēs viņu atradām šādā stāvoklī. Viņam seja bija zila. Uzrakst viņai ziņu. Vecīs, kur viņš atrodas. Ir kādas idejas, kas notiek? Es domāju, ka viņam uzbruka. Iemesls, kāpēc domāju, ka tas saistīts ar Dodgers puišiem, ir tas, ka mums te ir zila Dodgers cepura. Zila cepura šeit. Es nezinu, kam tā pieder, mums tur viens ir aizturēts. Tas ir iesaistītais. Un vēl viens, viņi visi bija apkārt tam, tāpēc es pieņemu, ka viņi ir kaut kādā veidā saistīti. Bet pagaidām mēs visus paturam šeit. Tā zvana laikā bija dūkoņa. Kas bija uz līnijas, man nav ne jausmas. Mēs tur bijām izsaukumā par braukšanu reibumā. Jo viņi teica, ka aiz Paddy's kautiņā piedalījās cilvēki ar zilām Dodgers cepuriem. Un te ir zila Dodgers cepura. Un bija vēl viens cilvēks ar zilu Dodgers cepuru. Viņus raksturoja kā hispāņu izcelsmes vīriešus.
Tāpēc es nezinu, vai viņi patiešām ir saistīti, bet tāpēc es tā domāju. Neesmu pārliecināts. Tas ir saistīts. Iemesls, kāpēc es to pieminēju, ir tas, ka mums šeit ir 2 cilvēki. Viens no viņiem ir ar zilu Dodgers cepuri, hispāņu izcelsmes vīrietis, un tad uz zemes ir vēl viena LA Dodgers cepuri. Kāpēc tu esi asiņains? Tāpēc, ka mans labākais draugs gulēja uz grīdas, un es nācu iejaukties tajā, kas notiek. Un mēs mēģinājām nokļūt pie savu Uberi. Šī sieviete uz ielas domāja, ka mēs mēģinām viņai uzmākties, bet mēs tiešām tikai mēģinājām nokļūt uz ielas, kur atrodas mūsu Uberi. Un tad viņas draugi, viņas vīrieši draugi, sāka mums jautāt, kāpēc mēs mēģinām viņai uzmākties, bet mēs nemaz nemēģinājām viņai uzmākties. Burtiski vienkārši mēģinājām tikt garām. Kopš pēdējās reizes, kad mēs runājām tur aizmugurē, mēs vienkārši gaidījām Uberi, lai tiktu mājās. Tieši tas arī notika, es to varu apsolīt. Kurš tev iesi? Tas bija mamā viens vīrietis. Kur viņš ir? Man nav ne jausmas. Viņš izskatās pēc samojiešana. Viņam izskatās, ka viņam ir pica. Tas ir viss, ko varu pateikt. Policija vēlāk identificēja sievieti, uz kuru Tomasa draugs atsaucās, kā 27 gadus veco Kristu Molīnu. Saskaņā ar ziņojumiem pēc tam, kad Krista it kā sāka strīdēties ar upuri, viņas draudzene iejaucās. Viņi tika identificēti kā Julius Husers, Tonijs Bekers, Marks Vitfords un Drew Manesis. Policija saka, ka, kad Tomas un viņa grupa sāka doties uz savu Uber automašīnu, viņus sāka sekot otra grupa. Un tieši tad viens no vīriešiem it kā iesita Tomasam, padarot viņu bezsamaņā. Tātad mums bija šie puiši jāizved ārā, un tad viņi atgriezās un sāka kauties aiz ēkas. Viņi patiesībā bija agresīvi pret manu darbinieci. Labi, un tad viņi atkal atgriezās meklēt kašķi, un tad viņi iesaistījās vēl vienā kautiņā. Tātad iespējams šī ir jau 3. reize, kad viņi iesaistās konfliktā. Visi trīs no viņiem. Mičniņš, tas puisis uz zemes, un vēl viens puisis, visi 3, visu nakti šeit ir kautiņos. Labi. Diemžēl 3. reizi jūs runājāt ar viņu, viņš runāja ar mums. Es ar jums iepriekš nerunāju. Nē, viņš runāja ar 2 bezspēkiem. Tas bija pārsteidzoši, jā, viņš pat nerunāja ar tevi. Bet atvainojiet, piedodiet, puiši, es varbūt nedaudz uzkliedzu, kad viņš aizbrauca prom, augšu. Skatīt. Dienas beigās mēs vienkārši mēģinājām tikt mājās. Mans labākais draugs ir uz grīdas, viņam ir krampi, tāpēc mēs vienkārši cenšamies tikt mājās. Labi, šobrīd mēs viņam veicam reanimāciju. Jā, es to saprotu, un tas nebija tas, ko es vispār gribēju. Tad kāpēc tu izraisi konflikts? Kungs, mēs vispār nerunājām par jums. Es negribēju kauties, es pat neesmu šeit. Es esmu šeit tikai atvaļinājumā. Tad kurš viņu iesit? Viens no. Viens no tumšādainiem puišiem. Skaties. Kur viņi atrodas? Kungs, es piegāju. Kā es ceru, jūs varat redzēt, es saprotu katru jautājumu, ko jūs man uzdodat. Es nemeloju, es vienkārši cenšos sadarboties ar jums. Kā jau teicu, es vienkārši mēģināju mūs aizvest līdz mūsu Uber satikšanās vietai, un mēs vienkārši mēģinājām tikt mājās. Šī sieviete domāja, ka mēs mēģinām viņai piesieties. Uzmākties viņai tādā ziņā, ka mēs it kā mēģinājām sākt kautīt. Ko mēs nemaz nedarījām? Kādu zini? Viņas priekšā, un viņi pārprata domājot, ka mēs mēģinām. Visi tie apsargi saka, ka tu visu nakti esi radījis problēmas. Tajā brīdī, kad tu radīji problēmas, mēs aizgājām. Un tajā pašā brīdī tad kolēģi aizmugurē mums teica, lai mēs ejam prom. Bet kāpēc tu esi dusmīgs? Es tev teicu, ka mēs mēģinām tikt atpakaļ. Tātad tu atstāji viņus tur, lai nāktu šurp. Vai tev līdzi ir persona apliecinošs dokuments? Jā, kungs, man ir. Bet vai es esmu arestēts? Es tev vēl nezinu. Parādiet man savu personu apliecinošu dokumentu. Viņi mums palūdza iziet ārā. Uber aizbrauc. Tātad šis joprojām ir viņu īpašums. Jā. Nē, es to saprotu. Mēs īsti nenoskaidrojām, kur piebrauks Uber. Es to saprotu, bet ja viņi jums saka aiziet, jums ir jāatstāj viņa īpašums. Šis joprojām ir viņa īpašums. Tā bija priekšpuse. Tas joprojām ir īpašums. Tomēr. Es šīs... Auto stāvē tieši šeit, tas arī ir viņa īpašums. Pagaidi, jā, mēs ejam. Pa ietvi. Tā kā mēs ejam pa ietvi. Mēs peldamies. Bet jūs neesat uz ielas šobrīd.
Bet, kad mēs mēģinām nokļūt līdz savam Uber, tad ir problēma. Es nezinu, atvainojos, ka mēs negājām pāri ielai un vienkārši neaizbraucām līdz savam Uber. Mēs vienkārši mēģinājām pāriet pāri. Un tad tā sieviete sāk strīdēties ar mums. Un mums nebija ne jausmas, kas notiek. Līdz viņas draugi sāka domāt, ka mēs pārtāpjam viņas teritoriju. Tomāsa draugs nonāk policijas mašīnas aizmugurē, bet policisti joprojām meklē iespējamos uzbrucējus. Viņa lūdz Tomāsa draugam izstāstīt visu, kas notika no brīža, kad viņi iegāja pēdī bārā, līdz sākās kautiņš. Labi, soli pa solim pastāst man tieši, kas šeit notika. Mēs izgājām no padī bāra, kas ir tieši pāri ielai. Tas ir tieši šeit. Labi, tad bārs tajā pusē. Tas stūra bārs, kā nu to sauc. Labi. Tad mēs vienkārši mēģinājām saprast, kur ir mūsu Uber, tāpēc mēs gājām pa šo ceļu. Un tad mēs pienācām pie šī bāra priekšpuses. Un šai sievietei nepatika tas, ka mēs vienkārši mēģinājām iet garām. Un tad viņas draugi iesaistījās un pienāca pie manis un vēl 2 maniem draugiem. Labi. Un situācija sāsinājās, jo viņi jutās tā, it kā viņi būtu saskārušies ar. Viņi jutās tā, it kā mēs viņus kādu iemeslu dēļ kaitinātu. Ko mēs nedarījām? Mēs burtiski tikai mēģinājām apiet šos cilvēkus, un viņi kliedza vienkārši apvainojumus un visādus aizskarošus vārdus. Un tad lietas sāk sāsināties, un tad viņi vienkārši... Es domāju, jūs varētu teikt mans draugs, un tad viss pārgāja pilnā agresijas režīmā. Kā erinājuma režīmā. Kad jūs sakāt sievietes draugi, jūs runājat par vairākiem melnādainiem puišiem un vīriešiem, kas tur bija? Jā, kungs, labi, jā, kungs. Un tad mēs iejaucāmies, jo acīm redzot, tā ir mūsu draudzene. Un tad viņi vienkārši iesita manam draugam sejā. Un tad mēs bijām tādi, kas? Mēs pat īsti nesapratām, kas tajā brīdī notiek. Un tad pēkšņi visi pārējie draugi vienkārši parādījās no nekurienes. Vai tu vari viņus aprakstīt? Kungs, piemēram, kādu viņi bija, ko viņi bija uzvilkuši. Viens puisis noteikti smaidīja un viņam bija zirgasti. Vai jūs zinat, ko viņi bija uzvilkuši? Kādas drēbes viņiem bija mugurā? Gribu teikt, ka laikam kaut kas līdzīgs baltam treklam. Bet vēl vairāk tā mazā zirgasti. Viens, manuprāt, bija melnādains puisis ar drediem. Un viens bija tāds korpulentāks puisis, viņš bija apmēram 5x10 solis garš, kādi 210 mārciņas, un viņš bija diezgan masīvs. Labi. Viņš bija tas, kurš man iesita sejā. Viņš bija tas, kurš, es domāju, man iesita sejā, jo es nesapratu, kas notiek. Ja jūs viņus redzētu, vai jūs varētu viņus atpazīt? Godīgi sakot, es vēlētos, lai varētu, bet nevarētu. Es tiešām... Labi, es vēlētos, lai varētu. Es nemelošu, jo, ja mans draugs cīnās par savu dzīvību cilvēku, es tiešām vēlētos, lai varētu. Bet es arī ticu likumam un negribētu kādu iesēdināt bez iemesla. Bet es varētu mēģināt, bet es, Vai nu tu vari vai arī nevar. Un kā jau teicu, tu šobrīd neesi arestēts, tu esi tikai aizturēts. Jā. Šeit notika vēl viens kautiņš. Tāpēc tu esi policijas mašīnas aizmugurē, labi? Nē, jā, jo esmu aizturēts. Es saprotu, ka tu negribētu vairs provocēt nākamo kautiņu. Drīzāk runāju par to, vai es varētu aiziet turp un viņiem palīdzēt. Tas nav par to, ka tu kādu kaitinātu. Tas ir tāpēc, lai es varētu aiziet turp un palīdzēt viņiem. Bet es nevaru to vienu pašu atstāt. Vienkārši paliec mierā, labi? Paldies vēlreiz. Atvainojos par visu. Nē. Viss ir kārtībā? Jā, dod man zīmi. Jā. Es domāju, ka mēs vēl joprojām kaut ko darām. Labi, viņš tagad dodās uz slimnīcu. Man vēl nav nekādas informācijas par viņu. Labi? Toma ģimene vēlāk atklāja GoFundMe lapā, ka viņš aizgāja mūžībā nākamajā dienā, 11. oktobrī. Savā emocionālajā ierakstā viņa ģimene raksta, citāts. Viņš kļuva par upuri neizprovocētai vardarbības izpausmei, kas pāragri atņēma viņam dzīvību. Viņa aiziešana ir atstājusi tukšumu mūsu sirdīs un uz visiem laikiem mainījusi nākotni viņas sievai un viņu mazulim, kurš pasaulē nāks jau pēc dažām nedēļām. Toma sieva vēlāk laida pasaulē viņa pirmo bērnu, puisīti. Taču nevar nedomāt, ka tam, kas bija jābūt īpašam brīdim 2 jaunajiem vecākiem, tagad ir kļūsi par sirdi plosošu traģēdiju. Viņu bērns tagad augs bez tēva līdzās, un Skotsdeilas policija šo lietu galu galā klasificēja kā nonāvēšanu. Tātad pārcelsimies uz 22. oktobri, kad bruņoti policisti klauvē pie viena no aizdomās turēto durvīm. Es nezinu.
nezinu. Es nezinu. Nē. Būt jauns, būt. Es ne. Tas ir kluss. Hei! Klusu! Meitene, es tevi redzu tur iekšā. Problēma ar Aiki. Pat savu rokas un esi mierā. Paldies, ka atnāci. Esmu pārliecināta, ka tu vari. Bedroom door that can't see upstairs. Redzēt to no ārpuses. Esmu pārliecināts, ka tu vari redzēt to no ārpuses. Tur ir tavas 4 dabīgā lieluma Helovīna dekorācijas, tāpēc es neapstāšos. Vai tās reaģē uz kustību? Šī ir Cowgirl līga, jūras pirāti. Viņi izpēta. Klusums! Varētu būt interesanti, kas ir tā figūra. Policisti aiztur 24 gadus veco Drew Menesesu, bet viņš nav vienīgais. Policisti aiztur 27 gadus veco Kristu Molinu, 27 gadus veco Džūliju Huseru, 26 gadus veco Toniju Bekeru un 23 gadus veco Marku Vitfordu. Marks, Džūlijs un Tonijs tika apsūdzēti smagā uzbrukumā un uzbrukumā. Krista tika apsūdzēta uzbrukumā un sabiedriskās kārtības traucēšanā, bet prokurori saka, ka tikai Drew ir apsūdzēts slepkavībā. Izmeklētāji noskaidroja, ka tieši viņš bija tas, kurš pēkšņi iesita Tomasam pa galvu. Pēc sitiena viņš nokrita uz ietves, kā rezultātā atsitās ar galvu un kaklu pret betonu. Tad, kamēr Tomas gulēja uz zemes, pārējie 4 vīrieši iespējams sāka uzbrukt Tomasa draugiem. Law and Crime ir ieguvuši Drew Menesesa nopratināšanas ierakstu, bet, kā jūs tūlīt redzēsiet, tā īsti nav nopratināšana. Tātad, Drew, vēlreiz gribēju pateikt, kas es esmu. Es esmu detektīvs Lee, šis ir detektīvs Nolans. Mēs strādājam Skotsdēlas policijas departamentā. Mēs strādājam tieši vardarbīgo noziegumu nodaļā. Iemesls, kāpēc tu šodien esi šeit, ir incidents, kas notika stāvvietā blakus Padija bāram 11. oktobrī apmēram 2:15 no rīta. Labi. Vai tu saprati visu, ko es tev tikko pateicu? Labi. Tātad mēs esam detektīvi, mēs vēlēsimies ar tevi parunāt par šo notikumu. Bet tā kā tu esi arestēts un atrodies ieslodzījuma iestādē, tu neesi brīvs aiziet. Tu nevari vienkārši piecelties un iziet pa durvīm. Un mēs vēlamies tev uzdot jautājumus par to. Tāpēc mums tev ir jānolasa tavas tā sauktās Mirandas tiesības. Vai tu zini, kas ir Mirandas tiesības? Vai tev tās kādreiz iepriekš ir nolasītas? Labi. Vai tu vismaz vari, es redzu, ka tu mājies galvu, bet vai tu vismaz vari pateikt man jā vai nē, vai tu to saproti? Jā. Labi. Tātad es tev nolasīšu tavas Mirandas tiesības, un tad mēs varēsim turpināt. Tev ir tiesības klusēt. Viss, ko tu teiksi, var tikt un tiks izmantots pret tevi tiesā. Tev ir tiesības uz advokāta klātbūtni, lai viņš tev palīdzētu pirms nopratināšanas un būtu kopā ar tevi nopratināšanas laikā, ja tu to vēlies. Ja tu nevari atļauties advokātu, Tev ir tiesības, lai tev tiktu nozīmēts advokāts pirms nopratināšanas. Vai jūs saprotat šīs tiesības, kungs? Jā. Labi. Tagad, kad jums ir izskaidrotas šīs tiesības un jūs tās saprotat, vai jūs atbildēsiet uz dažiem maniem jautājumiem? Nē? Labi. Tagad vai tas ir vienkārši nē, jūs nevēlaties atbildēt uz jebkādiem jautājumiem, vai arī nē, es gribu runāt ar advokātu, vai arī vienkārši es nevēlos atbildēt ne uz vienu no jūsu jautājumiem, detektīvu? Jā, pagaidīšu advokātu. Labi. Tā kā Drew nevēlējās šobrīd runāt ar detektīviem, viņi turpina vākt pierādījumus, piemēram, ņem DNS paraugus un tam līdzīgi. Tagad mēs darīsim šo pusi, jā, un tad vēl vienu reizi. Labi, par to gadījumu es tev neuzdošu jautājumus. Vai tev ir kādi ievainojumi, par kuriem tu zini no šī gadījuma, kurus tu vēlētos, lai es tev dokumentēju? Nē? Labi. Vai vari nedaudz pavilkt uz augšu piedurknes, lai es varētu apskatīt tavus apakšdelmus? Abus, kuru vien tu vēlies darīt pirmo, tas ir labi, bet jā.
Es zinu, ka tev tur ir diezgan muskuļotas rokas, tāpēc būs grūti uzvilkt piedurknis augstu, bet es novērtēju, ka tu tās uzvilki tik tālu manis dēļ. Labi, tas pats rokas izstieptās tā, un es vienkārši nofotografēšu to visu. Vai var lūdzu atgriezties? Labi, vari apsēsties, es tūlīt būšu atpakaļ, es tikai paņemšu dažus tamponus. Jā, es domāju, ka mēs šo lietu atstāsim uzvilktu, šeit ir mazliet silts. Labi. Tātad nākamā lieta, par ko mēs runājām, ir mutes uztriepas. Tieši tā, kā es tev parādīju, un kā mēs tev parādījām tieši šeit. Tie ir vatas kociņi, tas ir kā šāds mazs plasmasas aizsarga aplikators. Tev nekas nav jādara. Viss, kas tev jādara, ir vienkārši atvērt muti, un tad es to ievietoju iekšā. Tieši tā. Labi. Okay. Labi, man vienkārši vajag, lai tu atver muti. Tev nav, jā, es to pielieku tur. Es novērtēju, ka tu to dari. Tātad, lūk, kas notiks no šī brīža tālāk. Tu atgriezīsies kamerā, un tad tuvāko stundu laikā tevi pārvedīs uz apgabalu cietumu Fīniksas centrā. Tev būs jāstājās tiesas priekšā, un tevi apsūdzēs vienā apsūdzības punktā par otrās pakāpes slepkavību un vienā apsūdzības punktā par smagu uzbrukumu. Saistībā ar to incidentu, par kuru mēs runājām iepriekš. Vai jums ir kādi jautājumi, man kungs? Man vajag tikai jā vai nē. Nē, labi. Drū Meneses tiek atvests atpakaļ uz savu kameru Marikopas apgabala cietumā. Savas pirmās tiesas sēdes laikā Drū, kā ziņots, tiesnesim teica, tā bija slikta nakts. Tā tam vispār nebija jānotiek. Nebija nekādu ļaunu nodomu. Tiesnesis noteica viņam $1 miljona drošības naudu. Tiešsaistes ieraksti liecina, ka Drū Meneses lieta joprojām ir atvērta. Tomēr tiek ziņots, ka viņš ir ārpus cietuma un atrodas uzraudzībā. Šogad ir ieplānots tiesas process. Paldies, ka pievienojāties man šajā raidījumā Inside the Crime. Es esmu Elizabete Milnere, un mēs tiksimies šeit atkal nākamnedēļ ar vēl vienu lietu.